Halo. Aigars, sveiks, lai dzīvo. Klausies, es WhatsAppā tev tikko nosūtīju bildīti. Uz bildītē tu ieraudzīsi krēslu. Krēsls ir pirmās sēmas sēžu zāles krēsls. Jūs jau tik tālu redzīgi, pagaid mierīgi. Vispirms kaut kas ir jāatrod par to krēslu un tad arī domās. Krēsls stāvēja goda vietā un viņš bija vairāk tā kā mēbele vecmammas mājā. Mēs varam šeit jaunu ādu uzšūt, tur paralonu ielikt, nokrāsot to krēslu. Protams, ka tur ādai ir krakelūrs uzmeties, bet ķirmis ir sīkums salīdzinot ar to, kas te ir rakstīts. Šeit mēs redzam, ozolam ir zars šajā vietā. Tas varētu būt labs izziņas materiāls tam, lai, pieņemsim, ja mēs varam tās fotogrāfijas iegūt ar lielāku izšķirtspēju, mēs varētu noteikt, kurš no tiem krēsliem ir īstais. Kurā vietā tas ir glabājies un ideālā variantā, kurš tā sēdējis. Uzsākot krēslu restaurāciju, visu laiku mēs gribējām noskaidrot, kas tad ir tas dizaina autors. Un tas nebija daudz ilgi jāmeklē Eižens Laube. Krēsls atgriežas, varētu teikt, tā dizainētājā mājā, skolā. Uzskatāmies, būs mums zaļā gaisma.